Taču vispirms par kādu pasākumu, kas norisinājās Berlīnē, kur arī Nākotnes parkam bija iespēja piedalīties un pafilmēt. LG InnoFest 2013 Europe. Korejiešu kompānija prezentēja savus jaunākos atklājumus mājsaimniecības tehnikas ziņā. Un šeit es dodu vārdu savam kolēģim Jānim, kuram ir neliela reportāža par šo notikumu. Vai tās būtu veļas mašīnas, leduskapji vai mikroviļņu krāsnis, mūsuprāt, galvenais uzsvars šajā mājsaimniecības tehnikas inovāciju festivālā tika likts uz tehnoloģiju energoefektivitāti un ērtībām. Mazāk patērētās elektrības vai ūdens, vairāk vietas leduskapī, labāk izmazgātas drēbes un, protams, mazāk rūpes pašam lietotājam. No konkrētākiem risinājumiem interesanti šķita leduskapja dubultās durvis. Lai paņemtu kādu dzērienu vai jogurtu un nebūtu jāvirina visas lielās durvis, izlaižot daudz augstā gaisa, varam izmantot mazas durtiņas. Savukārt robots putekļsūcējs aktīvi lielījās ar savu spēju izsūkt telpas stūrus labāk par apaļajiem robotiem. Un pēc tam kopā ar saviem biedriem vēl arī uzdancot kādu līnīdeju partiju. Tomēr vislielāko pārsteigumu radīja šis pocket foto aparātiņš, kas ļauj 40 sekundžu laikā izdrukāt ar telefonu uzņemtu fotogrāfiju. Nav vajadzīgas nekādas tintas, tikai speciāls fotopapīra lapiņas. Uzņemam bildi, pieliekam dažādus efektus, datumu vai pat QR kodu un ar NFC savienojumu nosūtam drukāties. Lieliska mūsdienu mobilā versija par veco labo polaroīdu. Vien žēl, ka šis LG Pocket fotoprinters nav nonācis līdz Latvijas tirgumu, taču interneta laikmetā jau var nopirkt visu.